Labdien vēlreiz! Latvijas Bankas un Tieslietu ministrijas kopīgi rīkotais pasākums, tātad Latvijas ilgtspējīgas pārvaldības balva, arī ir ilgtspējīgas pārvaldības balvas pasniegšanas ceremoniāls, ko mēs ievadām ar pāris uzsildošām diskusijām. Esam jau iepriekš runājuši gan par tendencēm, vadlīnijām, pārvaldību, 88. pantu, pozitīvo diskrimināciju un citām vērtīgām lietām, kas varētu būt nozīmīgas. Bet, kā mēs zinām, likumi var būt labi rakstīti, bet ja tie ir švaki pildīti vai netiek ievēroti, tad bieži vien savu mērķi nesasniedz. Tāpēc mazāk svarīgi par normām un likumiem, to administrējošo kopumu ir tās iekšējās likuma normas, kas var būt profesijai, varbūt cilvēkiem, varbūt uzņēmumiem konkrēti, tātad tās likumisko normu kopums, ko mēs pazīstam kā ētikas normas. Protams, ilgtspējas jautājumi nav izņēmums, kā mēs zinām, jo vairāk ir kaut kur straujākas attīstības, jo vairāk arī krāpšanās iespēja. Par elektronisko krāpšanos, es domāju, piemērus es pat varu nesākt saukt, tā ir vispār arī cita tēma, bet droši vien, ka daudz no jums ir saņēmuši kādreiz kādu ziņu, ka jums pastā pienākusi paciņa, tikai tagad vajag veikli ieskaitīt kādam kaut ko, lai viņi ātri atmuitot, un tad varētu viņu dabūt. Līdzīgi arī ilgtspējā, protams, ir arī zaļmaldināšanas principi, ko mēs zinām. Kā uzņēmums var kļūt zaļš? Zināt taču, vai ne? Logotipu zaļu uztais un viss. Lētāk krietni iznāk nekā ieguldīties kādās praktiskās lietās attiecībā uz darba īstenošanu. Bet tieši par ētikas aspektiem mēs arī runāsim. Par to, cik ir svarīgi šiem ētiskajiem momentiem būt integrētiem ilgtspējā. Un tas būs nākamais diskusijas panelis, kurā piedalīsies visi pērnā gada ilgtspējas balvas laureāti. Varēs pastāstīt par savu pieredzi kopš tā laika, kad medālis kaklā ir kārts, ja, kas mainījies. Es vispirms aicināšu priekšā moderātori. Tā būs Baiba Strupiša, korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle, CIABS troubleshooter valdes priekšsēdētāja. Lūdzu, Baiba. Un, protams, kā jau pieminēja balvas saņēmēji, tad varbūt ar balvu akcentēšanu arī sākot. Ja, tad pagājušajā gadā saņēma dažādības un vienlīdzīgas iespējas balvu. Ilze Liepa Balode pārstāv Lidl Latvijas darbinieku iesaistes speciāliste. Padomes strateģiskā iesaiste šāds balvas laureāts pērn. Māris Ozoliņš, SIA Rīgas nama pārvaldnieks, valdes priekšsēdētājs. Pērn saņemt balvu par atbildīgu sadarbību ar partneriem. Gatis Zēmanis, akcijas sabiedrība Kalve Coffee, līdzdibinātājs un rīkotāja direktors. Iesaistīto pušu vadības praktiķis Krišjānis Krūmiņš, SIA Rīgas ūdens, valdes priekšsēdētājs. Un pērna specbalva pienācās šogad, redzēsim, bet katrā gadījumā ar pieredzi iespēja arī noteikti dalīties Nora Jandone Ratnīka, Rīgas Stradiņu universitāte, pedagoģiskās izaugsmes centra direktore. Tātad ētikas aspekti, ilgtspējīgs uzņēmums un viss, ko Baiba būs iecerējusi savā diskusijā. Lūdzu, Baiba. Paldies. Ētika un korporatīvā pārvaldība. Man daži ir teikuši, ka tā tāda luksuslieta, ka to var darīt tie, kuriem tie miljoni jau ir tik daudz, ka nav vairs kur likt. Un tad, kad mēs to lielo monētu noķersim, dālderi, tad mēs sāksim par ētiku domāt. Šīs diskusijas tēma patiesībā dzima mums tieši lasot balvas pieteikumus. Un tas, ko mēs ieraudzījām, ka ētika, vismaz balvas ieguvēju starpā, mums izskatās, ka ir rīks izaugsmei. Nevis kaut kas tāds, kā mēs tāds, ar ko palutināt sevi pēc izaugsmes sasniegšanas, bet tā ir tā laiva vai tas dēlis, uz kura mēs braucam. Mēs vienkārši par skrituļošanu runājām, ja? Tās slides, ko mēs uzmaucam kājās un pa Brīvības ielu brāžamies uz priekšu, kas mums faktiski piedod ātrumu tai izaugsmai. Paskatīsimies, vai tas tiešām tā ir, vai tikai mums pieteikumu lasītājiem tā uz papīra likās, tāpēc tagad par konkrētiem piemēriem iz dzīves. Šī saruna ļoti praktiska. Ja mēs aizejam kaut kur mākoņos, pirmkārt es lūdzu auditoriju ceļat roku, es saprotu, ka tas ir nevis jautājums, bet norāda man kā moderatoram praktiskumu. Darīsim. Tātad auditorija lūdzu iesaistieties. Kas arī ir par korporatīvo pārvaldību, par iesaistīšanos, vai ne? Un iesākot šo sarunu,
ļoti interesanti, kā katrs no balvas saņēmējiem, uzņēmumiem, un varbūt jūs arī personīgi, kā cilvēks, kā profesionālis, sev definējat, kas ir ētika uzņēmēju darbībā un korporatīvās pārvaldības tajā prizmā. Kurš pirmais ir gatavs? Labi, tā kā es sēžu pirmā, labdien visiem. Esmu Ilze no Lidl Latviju, un mēs pagājušajā gadā saņēmām balvu par dažādību un vienlīdzīgām iespējām. Un tas, kas Lidlam ir ētika, ne tikai šajā, bet kopumā kontekstā, ir viens liels atslēgas vārds, tā ir reputācija. Tā ir reputācija, uzticēšanās un ilgtermiņa attiecību veidošana ar saviem darbiniekiem, klientiem un mūsu piegādātājiem visā ķēdes garumā. Un vēl kas mums ir šobrīd ļoti svarīgs, uz ko mēs fokusējamies visu šo gadu un arī nākamo gadu, tā ir mūsu vērtību stiprināšana, iedzīvināšana katrā procesā, katrā ķēdes posmā. Jā, tas tā īsumā. Tātad mūsu ētika sakņojas mūsu vērtībās un mūsu uzņēmuma kultūrā. Paldies, Ilze. Jā. Māri? Labdien, tad es turpināšu. Māris Ozoliņš, Rīgas nama pārvaldnieks. Pagājušajā gadā saņēmām balvu par stratēģijas, respektīvi par padomus iesaistes stratēģijas izstrādē. Es vēl nedaudz esmu iepriekšējās diskusiju paneļa iespaidā, kur tika minēts vairāk kārtīgi, ka kapitāla sabiedrībām būtu jāvirzās uz privātā kapitāla piesaisti. Tad, lūk, mūsu stratēģijā tieši tas arī ir minēts, ka 26. gadā mums ir jāveic privātā kapitāla piesaiste. Visticamāk, tas notiks caur IPO. Protams, tas ir mūsu īpašnieka Rīgas domas lēmums, Rīgas domas deputāta lēmums, bet mēs uz to gatavojamies, jo tas mūsu stratēģijā ir. Un tagad runājot par vēl nedaudz par uzņēmumu, mēs kā uzņēmums faktiski mēs strādājam brīvas konkurences apstākļos. Mēs konkurējam ar privāto sektoru, mums nav nekādu, monopolu pazīmi, un mums arī nav nekādu subsīdiju vai kaut kādu atbalstu vai biezais maks no mūsu īpašnieka netiek pielietots tieši otrādi. Mēs dodam atpakaļ dividendus, bet nesagaidām nekādas subsīdijas. Tā kā mēs strādājam brīvā tirgu, un tāpēc mums ļoti svarīgi ir, ņemot vērā šos divus apstākļus, lai mēs turpinātu būt konkurētspējīgi un arī, lai mēs varētu sekmīgi virzīties uz privātā kapitāla piesaisti, uz akciju kotāciju biržā. Mums ir ļoti svarīgi ir tie aspekti, kuriem pamatā ir ētika, un tie ir trīs. Tas viens ir reputācija, uzņēmuma reputācija, ko jūs jau minējāt, un tāda uzņēmuma uzticamība. Otrs ir darbinieku pozitīva vide, tāda pozitīva darba vide un tāda cieņpilna un savstarpēja izturēšanās, lai būtu, un kas arī ceļ tādu augstu darbinieku morāli. Un trešais, protams, ir ilgtspēja, bet ilgtspēja varbūt ne šajā griezumā, bet drīzāk uzņēmuma spēja ilgstoši sekmīgi darboties, tā es to ilgspēju noraksturot. Un tas ir tie trīs galvenie tādi aspekti. Un ja mēs runājam par sevi kā par uzņēmumu, par ētiku, tad mūsu gadījumā mēs esam pakalpojumu uzņēmums. Mēs sniedzam pakalpojumus. Ir uzņēmumi, kas ražo produktu, piemēram, viņiem ir drusku varbūt cits skatījums. Mēs esam pakalpojums, apkalpošanas sfērā, līdz ar to mums, protams, darbinieki ir tie, kas to dara. Un tāpēc mūsu tie ētikas fokusā ir galvenokārt tieši darbinieki, un runājot par darbiniekiem ir ne tikai tie, kas izpilda ikdienas darbus, kas varbūt iet tur labot caurules vai tīri kāpņu telpas, bet jebkurš darbinieks, tā skaitā arī vadītāji, kas pieņem lēmumus un lēmumu pieņemšanā rīkojas ētiski, tie, kas apkalpo klientus un kā ar klientiem tiek runāts. Tātad viss šie ētikas principi mums ļoti svarīgi, un mēs darām daudzas lietas, bet es varbūt atstāšu nākošajai fāzē arī pastāstīt, ko mēs tieši darām. Jā. Paldies, Māri. Gati. Labdien visiem! Ētika tāds plašs jēdziens ir, bet man liekas, visiem ir skaidrs saprotams, kad mēs sagaidām no citiem un no sevis tādu rīcību, kas ir īsumā visu iesaistīto pušu interesēs. Un mūsu kontekstā skaidrs salīdzinoši ar uzņēmumiem, pārstāvjiem, kas sēž blakām, mēs esam mazs uzņēmums, nestoties uz to, mēs esam jau kotēti arī biržā. Bet ētika, es vilkšu arī domzīmi, vienādības zīmi ar ilgspēja, ir mūsu nevis atsevišķa stratēģija, bet tā īstenībā biznesa stratēģija. Un tas galvenais princips, kā mēs redzam, ētiku, jeb ilgspēju, ir strādāt pēc tāda principa, ka ieguvēji ir nevis tikai īpašnieki, bet principā pilnīgi visas iesaistītās puses, sākot no piegādātājiem, klientiem, darbiniekiem un vides kopumā. Paldies, Gati.
Tā tad jau mums iezīmējās šī līnija, ka ilgtspēja caurvijās visai stratēģijai, visai uzņēmēju darbībai. Skatāmies, kā tālāk mums ētika attīstās. Krišjāna, lūdzu. Jā, labdien visiem! Sēžot šajās fantastiskajās vēsturiskajās telpās, nekas cits nenāk prātā kā tāds vienkāršs salīdzinājums, kad ar ko sākas kultūra? Kultūra sākas ar kanalizāciju. Senā Roma, Grieķija, visi izrakumi liecina par to, kur nav kanalizācija, tur nav bijusi arī kultūra. Kur nav bijusi ūdens, tur nav bijusi dzīvība, un tā joprojām. Kāpēc to stāstu? Manuprāt, ētika kā tāda, kā zinātne par morālu un likumīgu, pat latviešu sakām vārdi ir bijuši, kā mežā sauc, tā atsaucas, nedara otram to, kas pašam nepatīk, un tā mēs varētu filozofēt un ietērt to gudrās frāzēs. Bet principā tā ētika ir pamats, kā cilvēciski mums savā starpā ir jākomunicē ar partneriem. Tad īsti viena definīcija, es domāju, mēs varam atskatīties ar manas teiktajās frāzēs, kā mežā savs tā atsaucas, un ar to arī viss ir pateicis. Un uz to mums ir jāiet, un tas ir korporatīvās pārvaldības pamats. Paldies. Īsumā. Pateicos, Krišjāni. Tātad kanalizācija un ūdens, visas ētikas pamatā. Nora, lūdzu. Es teikšu tā, ka, lai būtu kanalizācija un viss pārējais, ir nepieciešama mācīšanās pamatā. Rīgas Stradiņu universitāte ir zinātnes universitāte, un mēs esam nākotnes veidotāji, vai mēs piedalāmies kopīgās nākotnes veidošanā. Un nākotne sākās jau vakar, un pie nākotnes mēs strādājam šodien. Mūsu pamatdarbības jomas ir mācīšanās, tātad studiju process, izglītība un kā tāds balsts, protams, arī administratīvā darbība. Un negribētos moralizēt, lai izklausās pēc pamācībām, jo ētikā nav vienotu standartu, nav algoritma, kuru, ja mēs visi izpildām, mēs visi dzīvosim ilgi un laimīgi. Universitātē mēs stiprinām mācīšanos, un līdz ar to mūsu pašu kompetence tai ir jābūt nevis labā un ļauna atzīšanā citur, kā viņiem tur iet, kā tur ārpus mums esošajā sabiedrībā klājās, bet tādai pašbildei, ko mēs varam darīt vairāk, kā mums iet ikdienas procesos, uz ko mēs orientējam mūsu studējošos studiju procesā, mūsu pētniekus izziņā un tam līdzīgi. Tātad mēs galvenokārt balstamies, un tie ir noteikti arī iekšējos procesos, kā vispār pieņemti principi, tas ir akadēmiskais godīgums, jeb integritāte, tā ir cieņa pret cilvēku, tā ir atbildība un pārskata atbildība, kas, protams, ir lielas lietas, bet tās mēs cenšamies ieraudzīt visās mūsu pamatdarbības jomās ar uzsveru, ka mēs kalpojam sabiedrībai. Izglītība nav pašlabuma gūšana, man ir diploms, tās ir manas zināšanas, bet ko es ar savām zināšanām, iegūto kompetenci un prasmēm darīšu labu pasaulē. Paldies, Nora. Tātad, ko mēs varam dot sabiedrībai? Šis pienesums sabiedrībai vijās cauri visu paneļu dalībnieku teiktajam, un ar sabiedrību saprotot arī savus darbiniekus un sadarbības partnerus un sabiedrību plašākā nozīmē. Tas būtu tas lielais ietvers šodienas sarunai. Protams, mums ir svarīgi saprast, kā latvietim praktiskajam, kas tad konkrēti slēpjās zem šīs ētikas, lai mēs tiešām varētu ieraudzīt un noticēt jums, ka tā ētika tiešām ir jūsu ikdiena. Kas ir tie pamat elementi, kā jūs ētiku izmantojat savā uzņēmumā, korporatīvā pārvaldībā, tā īsi ieskicējot pamatlietas un ar konkrētiem piemēriem? Kaut vai vienu piemēru visus nepasakot, bet lai vismaz kādas idejas mums rodās pārējiem, padomāt, mēs ar tā varētu. Es varētu sākt no savas puses, mēs tagad ejam tā atpakaļ, tā šūpojasimies. Kad manuprāt, labā latviešu komēdijā bija, tante teica, ar papīriem mums viss ir kārtībā.
Protams, mums arī ir gan ētikas kodeks, gan politikas, gan viss, protams, ir aprakstīts un pilnveidots. Bet tā praktiskā pieeja, ko no savas puses var pateikt, kā piemērs, mēs ieviesām tādu mākslīgā intelekta rīku, kas analizē saziņu ar mūsu klientiem, dispečeriem. Un kamdēļ tas ir darīts? Tas ir darīts tamdēļ, kad mums ir vairāk kā 6000 zvanu mēnesī. Cilvēki interesējās par dažādām lietām. Un tad faktiski ar šī rīka palīdzību kvalitātes vadītājs var novērtēt, kāda ir šī saruna bijusi, bet vizuāli jau pa krāsām. Šis algoritms spēja atpazīt, vai tur bija kaut kāda dusmīga saruna, tāda neziņa, klusuma brīži, tur lamu vārdi tik lietot un tam līdzīgi. Un to mēs darām tikai ar vienu nolūku, lai mūsu cilvēki, mūsu dispečeri spētu aizvien uzlabot savas komunikācijas prasmes, lai mēs spētu uzreiz izķert tās lietas, kas klientiem interesē, un caur šo te prizmu mēs varētu dot šo kvalitatīvo sarunu, nevis nejaušības pēc izlasīt kādu telefonu sarunu, un tad mēģināt analizēt un sākt audzināt savus darbiniekus un tam līdzīgi. Tātad mēs ieviesām šādu rīku, lai mēs spētu kvalitatīvi rīkoties. Paldies, Krišjān, par piemēru. Tātad mākslīgais intelekts nāk palīgā mums ētiku realizēt. Vienā virzienā. Vienā aspektā, jā. Došu vārdu citiem, pēc tam par citiem aspektiem pastāstīšu. Nu labi, jau reiz. Par ētiku ne no mūsu uzņēmuma. Es ceru, ka tā nekad nebūs, bet es gribēju pastāstīt vienu stāstu, vienu piemēru no dzīves, kur ētikas dilemma tāda atrisināšana deva visai sabiedrībai milzīgi tādu labumu. Bet tas stāsts nav no Latvijas, pat un nav no mūsu uzņēmuma. Es ceru, ka mums tā nekad nenāksies tā. Ir stāsts par Tylenolu. Es nezinu, vai esat dzirdējuši Tylenolu stāstu. Ir uzņēmums Johnson & Johnson, jā, un bija zāles Tylenol, kaut kāda stiprā versija, un tad pēkšņi viena meitenīte bija saslimusi, viņa iedeva tās zāles, un viņa nomira. Pēc kāda brīža nomira vēl daži citi, kas tās pašas zāles bija lietojuši. Un nebija skaidrs, kāpēc, un tad viņi atklāja, ka tur kaut kāds ciāna kālijas ir bijis uz tām apvalku virsū, bet nav skaidrs, kāpēc. Ko viņi izdarīja? Momentā viņi vispār visas tās zāles apturēja un faktiski izņēma, kas bija 100 miljonu vērtībā, iznīcināja. Un sāka skatīties, kas tad īsti, un sāka pētīt, kā tas īsti noticis. Rezultātā viņi tā pētot, nonāca līdz tai vietai, kur tiešām bija kaut kāds sabotieris vai kāds slikts, bija tajā aptiekā, bija tās zāles tur sabojājas ar to indīgo vielu. Un tā rezultātā kopš tā laika viņi radīja to, ka tā zāļu, viņas ir ar tādu apzīmogu, nevis apzīmogu, bet ir aiztaisīts ar tādu nenoplēšanu, respektīvi. Ja tas ir bojās, tad zāles nelietojot, jo kāds var būt iejaucies. Un tas bija rezultāts, respektīvi tā ētikas sākotnējā dilemma, un tas tās diezgan šausmīgs, jā, ka cilvēku dzīvības, un viņiem bija jāpieņem lēmums upurēt savu peļņu diezgan tādu pamatīgu lielu daudzumu, bet rezultātā tas deva labumu sabiedrībām, rezultātā tā kompānija, kas to radīja, tā arī turpina būt un ļoti ilgspējīga un sev pacēla reputāciju. Tas ir tās dilemmas, kurās nekad negribētu nokļūt šādā situācijā, bet ja būtu, tad tas ir tas brīdis, kad ir jāizšķirās un kad tu var mērīt, ir vai nav tā ētika. Jā, peļņa vai nākotnes uzticība. Jā. Jā. Gatis jau smaida. Kāds bija jautājums, ko mēs darām, lai es pateikšu jautājumu, varat tad padomāt. Uzņēmumā, jā? Jā, kā jūs praktiski? Praktiski, man liekas, ir iepriekš pieminēju, ka baigi svarīgi, ka tas nepaliek tikai tādā koncepcijā uz papīra un tad ieliek atvilknē, bet baigi svarīgi, ka šīs prakses tiek ieviestas dzīvē. To nevar izdarīt īstermiņā, to var izdarīt tikai ilgtermiņā un, protams, atkarībā no uzņēmuma vecuma, esošās kultūras un tā tālāk. Mūsu gadījumā tas bija ļoti vienkārši, jo mēs esam salīdzinoši jauns un neliels uzņēmums, un mums šīs vērtības bija jau izstrādātas pašā saknē, un tā ir daļa no mūsu uzņēmuma darbības stratēģija. Kā to ieviest mūsu ikdienā un kultūrā, ir primāri viss sākās ar cilvēkiem, darbiniekiem. Mums skaidri nodefinēt šīs vērtības, un esam uzrakstījuši ētikas vadlīnijas, kas ir pielikums darba līgumā. Ļoti svarīgi katru jauno darbinieku iepazīstināt, izskaidrot, kā tas ietekmē uzņēmumu un visu, kas notiek mums apkārt.
Tas ir pirmais tādā lokālā mērogā, tad nākamais, teiksim, piegādātājiem. Mēs pērkam zaļo kafiju no fermeriem pēc tiešās tirdzniecības principa, nevis, teiksim, caur starpniekiem ar biržu. Un šādā veidā mēs praktiski varam tiešām nokontrolēt, ko tad šis piegādātājs dara. Un mēs varam viņiem prasīt, kādas viņiem ir sociālas garantijas darbiniekiem, kāda viņiem ir vides aizsardzības politika un tā joprojām. Un, protams, ka tas viss ir arī jāstāsta, cik vien var esošiem klientiem un jauniem klientiem. To, ko es varu pateikt, kad klienti to novērtē. Un, kā pierādījums tam ir, kad mēs esam veiksmīgi startējuši biržā. Un ja šīs tiešām prakses ievieš nevis tikai papīra līmenī, bet produktu, servisa, komunikācijas līmenī, tad tiešām tas cilvēks to novērtē un viņš to redz. Un kādu konkrētu piemēram, tieši kā jūs darbiniekiem izskaidrojat šīs vērtības? Interesanti bija tas, ka tas ir pielikums darba līgumam. Un kurš ir tas, kurš viņam stāsta? Attiecīgi HR cilvēks vai departamenta vadītājs. Un kā tas notiek, tās ir tādas praktiskas lietas, piemēram, tā kā mums arī ir kafejnīcas, tad kā reaģēt uz, piemēram, klientu, kurš ir agresīvi noskaņos, piemēram, vai kā reaģēt kaut kādās konkrētās situācijās, tādiem maziem piemēriem, tur var arī radīt tādu praktisku modeli, kā reaģēt kādā situācijā. Un īsumā tas ir ļoti palīdz arī darbiniekam, viņš uzreiz labāk jūtās, viņam ir veidojās lielākā cieņa pret uzņēmumu, viņš redz lielāku jēgu, kāpēc viņš strādā, un tas ir ļoti svarīgi. Un redz arī drošību, ka ir jau padoms iedots un sapratni no darba devēja, ka šādas situācijas var rasties. Tas ir normāli. Jautājums tikai, kā mēs uz to reaģējam. Paldies, Gati. Jā, paldies. Par Lidlu var teikt, tā kā Lidls ir privāts uzņēmums, lielas Švarts grupas daļa, kas būtībā Lidls ir 4. lielākais mazumtirgotājs pasaulē. Un vispār mazumtirdzniecības joma ir ļoti, ļoti jūtīga uz jebkādiem ētikas aspektiem un riskiem. Piemēram, ja mums ir reputācijas risks Latvijā, kāda situācija ļoti ātri pie mūsu informācijas aprits atspoguļojās Grieķijas salās vai Spānijā, jo tas ir brands, kas tiek nodots uzņēmums no paudzes paudzē, ģimenes ietveros, un tas ir nemainīgs. Līdz ar to šī reputācija, ētiskās vērtības, tās tiešām ir kā bāze, šī korporatīva sociāla atbildība, ilgtspējīgā pieeja stāv kodolā. Un kā jau tirdzniecības uzņēmumam, šī ētika ir pragmatiska. Te es caur darbinieku aspektu varbūt pat nerunātu vairs jau par kaut kādiem labumiem, augļiem un tā tālāk, bet šeit runā jau par to, ka tas ētikas standarts ir būt labāk un vairāk nekā vidējais, nekā standarts. Tas ir, piemēram, maksāt vairāk cilvēkiem par nostrādātu stundu, saņemt lielāku algu, lai viņš mēneša beigās var dzīvot pietiekami cilvēku cienīgu dzīvi. Tāpat tās arī strādāt ar vienlīdzīgu, mērķtiecīgi komunicētu komunikācijas stilu savstarpēju uzņēmumā, veidu, kā mēs sazinamies ar darbiniekiem, kā mēs strādājam, likt darbiniekus kā prioritāti mūsu gadījumā. Piemēram, jebkāda informācija, kas tiek komunicēta, vispirms vienmēr ir tikai pašiem darbiniekiem, un tikai tad tā iziet ārēji. Darbinieks vienmēr ir pirmais, kas to uzzina. Tiek ļoti daudz domāts par labūtību, mentālo labūtību, tīpaši šajā pirmsziemās svētku laikā. Mums ir ļoti kolosāli instrumenti, kā piemēram, ja runā par praktisku ētiku attiecībā pret darbiniekiem, uzticības persona, kas ir neitrāls cilvēks uzņēmumā, pie kura jebkurš darbinieks var vērsties, kas ir arī mediātors pie reizes, ja ir vajadzīgs, lai saņemtu atbalstu. Mums ir, piemēram, arī kā praktisks instruments atbalsts, šis pragmatiskais, ir, ka darbinieks, piemēram, darbinieks nav vientuļa sala, mums ir darbinieku atbalsta programma, kur var saņemt bez maksas psiholoģisku, juridisku
un ekonomiskas konsultācijas gan darbinieki, gan viņa ģimenes locekļi. Tātad, tās ir tikai daži no piemēriem, vai piemērs pirms Covid laikā mums bija paredzēta atvēršanās. Un, protams, Covid ierobežojuma dēļ tā tika atlikta, bet mēs bijām pieņēmuši masas rekrutēšanā vairāk kā 1000 cilvēkus, un nevienu no viņiem neatlaida Covid laikā. Viņi trenējās, spēlēja simulācijas, kā būs strādāt veikalā, bet tā ir ļoti, manuprāt, ilgtspējīga attieksme pret sabiedrību, pret saviem darbiniekiem, un tādu piemēru ir daudz. Man, tos, kas arī droši vien diskusijas laikā varēšu vēl pieminēt citos aspektos, bet mūsu ētika ir pragmatiska. Visu pirms viņa ir saskaitāma, viņa ir taustāma. Paldies, Ilze. Un tad tagad no tā skaistā pie realitātes. Ja? Tad mēs dzirdējam, ir lietas, kas forši strādā, un tā arī ir realitāte. Un ir lietas, ko mēs skaisti saucam tagad izaicinājumi. Agrāk to sauc par problēmām. Kas jums šai sakarā būtu sakāms? Un es vienkārši, valdība ir tāda vai šāda, bet mūsu uzņēmumā rodās šāda problēma, un ko mēs ar viņu darām? Kā mēs viņu risinām? Un vai tur ētikai ir kāda nozīme? Es varbūt mēģināšu ietērpt vienā atbildi uz 2 jautājumiem. Ja? Es esmu mēģinājis sastrukturēt 2 blokos, un tos blokus es īstenībā dzirdēju arī kolēģu atbildēs. Kas tad ir tās praktiskās lietas un reizē arī izaicinājumi? Jo produkts rodas tur, kur ir problēma, ja? Vai piedāvājums. Tā ir vajadzību izpēte. Mēs reizēm tikai nojaušam, kas īstenībā ir vajadzīgs. Lai to saprastu, mums ir jārunā ar cilvēkiem un jāskatās, jāiegūst vispirms dati un jāskatās, ko tie dati mums servē, kādu informāciju, lai tas būtu pamatoti. Un lai mūsu ieguldījumiem, es nerunāju šeit par finanšu, ja, bet tās lietas, kuras mēs darām, būtu ietekme, patiešām praktiski reāli ietekme, un tas palīdzētu lietas mainīt. Tātad tas ir vajadzību izpētē, balstīti lēmumu procesu sakārtošanu. Tā ir mūsu atbilde, kad mēs saprotam, ka lietas nestrādā. Kopiena kaut ko neizprot. Mums katram ir, piemēram, drusku cita interpretācija, kā ikdienā būtu jāizpaužās tam principam, ko mēs esam noteikuši ētikas kodeksā, kas, piemēram, ir taisnīgums un cieņa pret cilvēku. Kur tad mēs ikdienā viņu ieraugam? Un tāpēc un tā otra lieta ir komunikācija un kompetences pilnveide. Pirmkārt, mums ir jāzina, ka mums ir procesi, dokumenti, pieejami resursi, atbalstam un tam līdzīgi. Un tas ir jāuzzina visos līmeņos, un tas ir jāpalīdz saprast. Tas, ka mēs kaut ko uzrakstam dokumentā, tas ir lieliski. Ar to mēs iespējams izpildam kādu normatīvu, kas arī ir labi un vajadzīgi, bet ar to ir jānotiek kaut kam vēl. Un neviens dokuments pats par sevi vēl neko nav paveicis. To izdara cilvēki, kuri iedvež tajā dokumentā dzīvību. Un es gribu runāt par atkal izglītošanu, ja? Par to, ka mēs uzzinām, izlasām, izprotam un ieraugam, ko es varu darīt šeit un tagad šodienā. Un tāpēc mēs ļoti lielu akcentu liekam uz tālāk izglītības iespējams, profesionālo pilnveidu, ko arī kolēģi minēja, par ko ir liels gandarījums. Mums ir gan obligātā mācība programma, un šeit bija tas izaicinājums, ka mēs sapratām, ka mēs lietas izprotam dažādi, un tas notiek gan pētniecības procesā, gan ikdienas administratīvajās attiecībās, gan arī studiju procesā. Arī, protams, nesenā rezonance par nevienlīdzību, diskrimināciju augstākās izglītības kontekstā darīja savu, un mēs esam izveidojuši mācību programmu, kas ir obligāta, un veiksmes faktors nav obligātumā, bet tas iedod to aptveri, ka tiešām visi pievērš uzmanību visiem darbiniekiem, neatkarīgi no ieņemamā amata. Tātad gan akadēmiskais personāls, gan arī vispārējais personāls, tostarp arī studējošie. Un tas ir par cieņpilnu attiecību veidošanu un par tādu Rīgas Stradiņu universitātes kopienas realitāti šeit un tagad.
Mēs organizējam arī simulācijas, kurās mēs praktiski izspēlējam dažādas ētikas dilemmas un scenārijus, tādējādi vingrinoties un atkal iegūstot informāciju, ka mēs esam dažādi. Mēs lietas redzam atšķirīgi, un tas ir normāli, bet mums ir jānonāk pie kaut kāda kopslēdzēja. Ja? Un tad ir virkne lietu atkal, kuras mēs darām studiju procesā. Piemēram, jūs katrs esat brīnišķīgi eksperti savā nozarē. Mēs jūs aicinām iesaistīties studiju procesā, vērtēt studējošo darbus, dalīties ar savu ekspertīzi un darīt to nevis tāpēc, ka jums to liek vai tāpēc, ka jums tas ir izdevīgi, bet tāpēc, ka mēs kā nozares profesionāļi apzināmies, ka mums ir jādod kaut kas nākotnē. Un tas īstenībā ir interesanti. Tad, kad mēs dalāmies savā kompetencē un kādam palīdzam kaut ko iemācīties, mēs nostiprinām to, vai un ko mēs patiešām zinām un saprotam paši. Un tad ir, protams, virknē tādu zaļo lietu. Mēs šķirojam atkritumus tur, kur viņi rodās, nevis starp posmos vēl kādam viņus nododam, lai finālā kāds ar tiem kaut ko darītu. Uz jumta mums dzīvo bites. Uz jumta mums dzīvo saules paneļi, un mēs, cilvēks parastais, vai iekšējais, vai ārējais, ienākot mūsu ēkā, var monitorā redzēt, kāds ir reālais ieguvums no saules paneļiem šajā brīdī, piemēram. Mums pie ūdens aparātiem vairs nav plastmasas vai kāda cita, to starp pārstrādājam materiālu glāzīšu, tādējādi mēs veicinam ņemt savus traukus līdzi, un izmantot otraizēju. Jūs minējāt mākslīgo intelektu. Mēs sākam ar izglītošanu. Arī mums, protams, ir chatbots Ieva, kas ir mūsu iekšējais kolēģis ikdienā. Tas, ko mēs sapratām, mākslīgais intelekts, un tas bija no pirmajiem faktiski lietošanas mirkļiem, ir vēl neaparts lauks. Vienam ir pietāta, vienam ir eiforija. Ir jāizglītojās. Tāpēc mēs izveidojām vienu no pirmajām universitātēm mākslīgā intelekta lietošanas vadlīnijas docētājiem, ar kurām mēs arī dalījāmies. Un mēs aicinājām arī nozares pārstāvjus uz diskusiju stāstīt, kā mums ar šo iet, kādi ir riski, kādus izaicinājumus, tostarp ētiskus, un tie ir lieli un ļoti nopietni, mēs tajā saskatām. Un tam līdzīgi. Un vēl viena ļoti būtiskā sadaļa, es domāju, ka jebkurā uzņēmumā neatkarīgi no nozares, ir iekļaujošais konteksts, lai tā būtu vide gan fiziski, gan intelektuāli, gan emocionāli, kurā mēs jūtamies saprasti, gaidīti un kurā mums būtu iespēja pilnvērtīgi realizēties. Pagaidām es teikšu, ka mēs neesam universālā dizaina līmenī, bet mēs ļoti nopietni domājam par iekļaušanas jautājumiem. Un atkal praktiskas lietas, ko mēs varam darīt, pirmkārt saprast, ko īsti nozīmē dažādība un cik dažādi un atšķirīgi tas var praksē izskatīties un izpausties, kā atpazīt šīs lietas. Mēs esam tikko izstrādājuši praktisku materiālu docētājiem. Tās ir kartītes, kurās ir aprakstīti mācīšanās traucējumi. Kas ir disleksija, kas ir dispraksija un tam līdzīgas lietas. Un kas ir labākais veids, kā šos cilvēkus mēs varam nevis iekļaut, bet piedāvāt viņiem līdzvērtīgas iespējas un uztvert kā savējos, atšķirīgus savējos, kāds īstenībā mēs esam jebkurš cilvēks. Vai tie būtu pārējoši traucējumi vai paliekoši. Paldies, Nora. Par izaicinājumiem, Krišjāna. Jā, paturpinot par izaicinājumu, uzreiz jūtat no akadēmiskās vidas un cilvēks inženieris no cauruļu biznesa, sauksim tā. Mums ir 762 darbinieki un ir sākot ar augstāko vadību un visbeidzot ar santehniķiem, kuriem pateicoties, tas ūdens gala rezultātā ir dzerams un avārijas tiek novērts. Un tas izaicinājums mums ir dažkārt arī sākt ar labdien, paldies, lūdzu, un komunikācija ar cilvēkiem, jo tas, kamēr mēs šeit sēžam, iespējams kāds cits komunicē ar to mūsu klientu, ne tā kāds klients vēlētos, un tāpēc mēs esam uzsākuši arī šīs te apmācības, kā komunicēt ar klientiem, kā izskatīties pašiem, jo skaidrs ir tas, ka tad tā ētika caurījās visam, ja reizi mēs atkal pieskaršos tīram ūdenim,
tad arī apģērbam ir jābūt tīram. Un tiem busiem ir jābūt tīriem, ar ko mēs paši braucam, lai būtu tas uzticamības kredīts. Bet šeit redzams darbs vēl mums ir priekšā, jo šeit ir Zaķimuižas ūdens, šeit nav Rīgas ūdens, no krāna ūdens, tā kā vēl mums ir jūs visus jāpārliecina, ka mēs to varam dzert droši un atgriežoties atpakaļ pie milšu darbiniekiem, pie tā, kā mēs paši mācamies to darīt, savstarpēji komunicēt. Esmu bijis arī ētikas komisijas vadītājs, mums ir uzņēmumā, mēs starp valdes locekļiem rotējam, tā, lai katram būtu faktiski interesanti tos notikumus izzināt. Dažkārt tāds smaids man pašam ir lasot tos paskaidrojumus, ko un kurš kā ir darījis. Reiz tur bija situācija, kad vadītājs ar padoto nesurunājās, un tur padotājiem prasa to paskaidrojumu, kas tur bija. Viņš tā skaisti raksta, kā arī bija. Saruna bija karsta un aktīva, un sarunas laikā es piesolīju, ka var dabūt arī pa purnu. Un tad domā, kā tagad ar to cilvēku runāt, kāda ir tā savstarpējā komunikācija. Un es domāju, faktiski ar to līmeni mums ir jāsāk. Ja mēs ejam tagad tā uz otru pusi, uz to, kad mēs plānojam, kā jau tik izskanējis, izdot obligācijas, un kā mēs iztīstamies investoru acīs un arī cilvēku acīs, ja mēs ejam uz stratēģiju, arī, ka cilvēks spēs iegādāties šīs obligācijas, tad ir skaidrs tas, ka dokumentiem ir jābūt kārtībā, un pats svarīgākais, kas visus vienmēr uztrauc, vienalga kādos laikos esam dzīvojuši, kā mēs tērējam šo te publisko naudu. Un līdz ar to mums ir ļoti svarīgi šīs attiecības veidot ar mūsu piegādātājiem, sadarbības partneriem, kad visi mūsu iepirkumi ir atvērti, tiek aicināts jebkurš, kad tiek vienādi standarti, ētikas morāls ievērot pret visiem, ka nav kāds izredzētais un kāds īpašie uzņēmumi. Taisam mēs šīs atklātās sanāksmes, lai jebkurš var piedalīties un dot jautājumus. Tālāk, ko mēs esam iedibinājuši, par ko arī mēs balvu dabūjām, paldies jums par novērtējumu, par to, ka mēs taisam tādas attīstības konferences, kur mēs uzaicinājām mūsu sadarbības partnerus trešās puses, tad izstāstam par mūsu plāniem, to mēs darījām pagājušajā gadā, tad šajā gadā mēs gājām jau soli uz priekšu, un mēs viņiem pašiem devām šo mūsu Rīgas ūdens skatuvi, kur šie uzņēmēji varēja stāstīt, kas tad ir viņi, ko viņi dara, kā viņi šos savus procesus ir uzlabojuši, lai Rīgas ūdenim sniegt šos pakalpojumus izcilā kvalitātē. Un faktiski tas parāda arī to, kad jebkurš tur var būt uz šīs skatuves, jebkurš var būt sadarbības partneris Rīgas ūdenim, ja patiešām to vēlas un spēja īstenot to, ko mēs prasam. Tātad par klientiem es īsumā izrunāju par šo mākslīgo intelektu rīku, bet tur ir arī fokus mums ir atsevišķi uz klientu dienas tiek rīkots jau gadu no gada Rīgas ūdenī, un tur tiek apspriest jau jautājumi, kāpēc skaitītājiem dažkārt ir novirzes, kādas ir tās problēmas, un kā tur rēķinos tās soda naudas, un dažādi jautājumi. Tad saimnieciski, praktiski, un līdz ar to tiek izdiskutēts viss nezināmais un caur šo te atvērtību, un par to, ka nav kaut kāds noslēpumainības plīvurs Rīgas ūdenim, un tik pa pazīšanos kaut ko var sarunāt un ātrāk izdarīt. Tātad to mēs nojaucam pilnībā nost, un jebkurš ir atvērts. Un ja kāds klients arī vēstulē raksta, ka viņš ļoti, ļoti vēlas kaut ko ātrāk, lai mēs tur nekavējamies ar atbildi, mēs tā arī daram. Nevis pasakam, mēs 30 dienās sniegsim jums atbildi. Tā kā tad praktiskie soļi no mūsu puses tiek spērti katru dienu. Man vēl ar vienu baigi interesē tas, ko tad jūs darījāt ar to, kurš piesolīja to santehniķi, kurš piesolīja? Ko tad jūs reāli, kā jūs ar viņu strādājat? Reāli, protams, tas darbs ir ļoti vienkārši, ka tiek audzināšanas darbs tiek izvests, kā runāt drīkst un kā labāk nevajadzētu runāt drīkstēt, jo tad tie ceļi mums var šķirties, jo jābūt visiem cieņpilnai attiecinai vienam pret otru. Nekādi tur sodi, naudas atvilkumu un tūlītēji pātagi, protams, netiek pielietot, kas Paldies, arī nav pareizi. Gati, jā, un arī pārējie gatavoties, domājat, arī varbūt tādā aspektā no sērijas gribēja, kā labāk sanāca kā parasti. Jā, varbūt arī kāds tāds stāsts jums ir. Sākumā jūs jautājat par izaicinājumiem. Es redzu, ka arī tādi divi bloki runā par ētiku un ilgspēju kopumā. Tad viens, ko mēs kā uzņēmums nevaram ietekmēt, kas īstenībā tāds, manuprāt, lielākais izaicinājums ir tieši vienoti standarti, ka šobrīd viņi tiek izstrādāti, ka nāk ļoti jaunā šī korporatīvās ilgspējas ziņošanas direktīva, bet kopumā tāpatās ir
10 reizes vairāk jautājumu, kā atbildes uz jebkuru punktu īstenībā. Man liekas, tas lielākais izaicinājums, kā tad mums nonākt, runājot gan par ētiku, gan par ilgspēju, runāt vienā valodā un pēc vieniem noteikumiem. Un, tāds praktisks piemērs, lai arī mēs kā vietējais uzņēmums gribētu, piemēram, šķirot atkritumus, nav sakārtoti pašvaldību līmenī normatīvi akti, kad liek pa pienākumu tur ēkas īpašniekam tomēr to nodrošināt. Mēs esam gatavi maksāt, bet mēs to fiziski nevaram izdarīt. Un tad otrs izaicinājums ir tāds, kas īstenībā izriet no šī liela izaicinājuma. Tad mēs esam apņēmušies kā uzņēmums būt ilgspējīgi visās nozīmēs, un ko tad tas īsti nozīmē? Un kā to panākt, un kā darīt lietas labāk šodien nekā vakar. Jā. Tas, kā mēs atradām to instrumentu, ir tāds standarts B Corp certification, kas ietver visas šīs ESG risku pārvaldības zonas, kur bija jāatbild uz vairāk kā 400 jautājumiem. Un tas mums palīdzēja ieviest šos standartus, kas ir tādi zelta standarti. Un tas izaicinājums tādā kompānijas ietvaros ir tas, ka, protams, prasa resursu, prasa finansu resursu, cilvēku resursu, un tajā brīdī, kad mēs to darām brīvprātīgi, piemēram, arī rakstam jau 3. gadu šo darbības pārskatu, tad mēs kļūstam mazāk konkurētspējīgi ar konkurentiem, kuri to nedara. Skaidrs, ka īstermiņā mēs esam zaudētāji, bet noteikti ilgtermiņā mēs būsim ieguvēji. Tā kā tie tādi divi galvenie izaicinājumi. Paldies, Gati. Jā, izaicinājumi. Vispār agrāk teica problēma, pēc tam saka izaicinājumi. Arī tas vairs nav moderni. Ziniet, kā tagad ir moderni izaicinājumi vietā lietot iespēju. Tagad visi teiks iespēju. Tas ir jaunais vārds, kas jālieto. Jā, mūsu iespēja ir tāda, ka... Rīgas nama pārvaldniekā mums ir 2000 darbinieki, no kuriem 3/4 ir tā saucamie fiziskā darba veicēji. Tie ir tie, kas ikdienā veic darbu santehniķi, elektriķi, sētnieki un tā tālāk. Un tā iespēja ir tāda, ka viņiem nav e-pasta. Tātad, kā viņus sasniegt jautājums? Mēs te, protams, darām ļoti daudz lietas, ir darbinieku, protams, pētījumi, iesaistas pētījums. Tur mēs viņu sasniedzam, mēs viņam dodam anketas, viņi ierakst, starp citu, šajā pētījuma rezultātā, ko mēs veicam ik gadu, mēs tagad redzam, ka tās mūsu darbības ir devušas rezultātus, ir uzlabojusies gan sadarbība, gan klimats, un tās jautājumi mēs uzdodam, gan arī labbūtība. Bet tā, tas jautājums paliek, kā mums viņus tiešām sasniegt. Viena lieta, ko mēs veicām, tas gan arī tiešā veidā nepalīdzēja, bet tas ir vēl viena lieta, kas kādam arī noderēs. Mēs izveidojam tādu sadarbības vēstnešu grupu, kā mēs pie tā nonācām. Vispirms mēs faktiski visus darbiniekus aptaujājām, kam viņi visvairāk uzticās, kuriem kolēģiem. Rezultātā izveidojas tāda kā karte, kur ir tādi tie kolēģi, kuriem citi uzticās vairāk nekā citiem, kam klausa vai kur padomu klausa. Tādējādi mēs identificējam, kas ir tie, kas ietekmīgākie. Un nebūtu ne vadītāji obligāti, no dažādiem līmeņiem, dažādiem amatiem, dažādiem struktūru vienībām. Nākošais solis bija veikt tādu kā personības testu šiem un atrast, kuriem ir tāds nosacīt inovatori, kaut kāds, kas grib kaut ko mainīt vai grib kaut ko jaunu radīt. Jo varbūt, ka uzticās, tāpēc, ka esi ļoti liels profesionāls, ļoti labi zini savu lietu, bet tu īsti neko jaunu nedari. Bet mums vajadzēja tādus, kas ir vērsti arī uz kaut ko drusku savādāk izdarīšanu. Tad mēs tos identificējām, tālāk saformējām tādu grupu, ko nosaucam par sadarbības vēstnešiem, kur bija dažādu cilvēku no dažādām struktūrienām, bet pārsvarā šo te inovatoru tā kā gēnu, kuriem uzticās. Un tad gada garumā šai grupai tika veikts dažādas sesijas, kur faktiski gan viņas mācīja par to, kā komunicēt un kā veikt pārmaiņas, gan arī viņi paši ģenerē idejas, un pēc tam tā kā darba grupās arī tālāk jau bija praktiski jārealizē, kas ir tās lietas, ko uzņēmumā vajadzētu uzlabot kopumā, kur viņi varēja izdarīt. Tas bija tāds, tas strādāja labi. Diemžēl atkal tas tā pilnā mērā neskāra tos 3/4, kas kam nav e-pasta. Jā, bet toties tie cilvēki, kas bija šajās grupās, viņi jau ir apmācīti un viņi strādā patiešām ar tiem cilvēkiem. Un līdz ar to tur mēs ceram, ka tas tālāk aizies. Bet, principā, ja kādam ir labs padoms, kā rīkoties, es labprāt pieņemšu. Paldies, Māri. Jā, ļoti interesanti klausīties šajos izaicinājumos. Es tieši domāju, kas būtu tāds, ko es varētu pienest klāt pie iepriekš teiktā, jo ir lietas, ar kurām arī mēs saskaramies. Un tad viena no tām, ko es gribētu pieminēt, ir
jā, ja mēs skatāmies caur ētikas prizmu, tad tas veids, kā aiznest ētiku, ētiskos principus un vērtības līdz katram ikvienam darbiniekam, arī tiem, kuriem nav šo kortīvo e-pastu un visu pārējo. Un otrs, ko var likt klāt izaicinājums vai iespējas šajā ir, protams, viss, kas saistās ar šo ētikas principu ieviešanas ar izmaksām. Jo, ja reiķinās, ka visajā lielajā grupā 32 valstīs strādā vairāk kā 500,000 cilvēku, 600,000 Latvijā arī mēs esam ļoti daudz, un šobrīd mēs ejam tā kā Baltijas reģions kopā. Tad, jā, tas mums ir, šī tēma bija ļoti aktuāla šajā gadā, ja mēs ieviesām jaunas vērtības. Visa lielāka grupa, visi gan 600,000 cilvēku. Un tā pieeja bija praktiski uzreiz atbildi, ko ar to darīja. Mēs veidojam darba grupas, kurā tika iesaistīts pilnīgi ik viens darbinieks piedalījās. Mums notika Latvijā krietni pāri pa 100 šīm darba grupām. Jā, tas saistās, jo izmaksas jau nav tikai kaut kas, ko mēs skaitām naudā. Izmaksas ir arī manas cilvēku stundas, mūsu katra darbinieka cilvēku stundas. Tā kā, jā, tad tas ir izaicinājums, jā, un tas prasa no uzņēmuma apņemšanos un apņemšanos no augšas uz leju, ka jā, mēs ieviešam šīs vērtības un ka tā ir mūsu vērtība, ka tā ir mūsu ētika, un mums ir svarīgi, lai katrs ik viens to zinātu. Mums, no mūsu puses, kas ir pienest klāt, ir vēl kultūras atšķirība, kā izaicinājums no ētiskā aspekta, jo, kaut vai nerunājot jau par Latvijas ietvaros, bet par Baltijas ietvaros, kā 3 valsts, jo mūsu valsts priekšsēdētājs atbild par 3 valstīm, tad šīs kultūras atšķirības. Un vēl viens būtisks aspekts, kas izkāp no mana kā personāla daļas kompetences laukā, bet ar ko es cieši kā korporatīvas sociālas atbildības arī speciālists var teikt, tas ir kompleksa pieeja, varbūt tāda kompleksa, sarežģīta pieeja piegādes ķēžu nodrošināšanā. Jo mums ir ļoti, ļoti augsti standarti visā, kas saistās ar mūsu sadarbības partneriem. Un sadarbības partneriem pilnīgi jebkurā formā, vai tas ir veselības iestāde, kas veic obligāto veselības pārbaudu mūsu darbiniekiem, vai tas ir kafijas pupiņu piegādātājs no Kenijas. Un, jā, tā kā no šī gada mums ir kā obligāti pilnīgi jebkuram līgumam šis rīcības kodeksa, ētikas kodeksa parakstīšana pie līguma sastāvdaļas, pie jebkura partnera, tad Latvijas līmenī mēs saskaramies tiešām arī ar noteiktu veidu izaicinājumiem, ka nav līdz galam izpratne un arī, kad ir šis sarežģījums, ka elementārs cilvēku tiesības joprojām ir sarežģījums, piemēram, tās, ko nosaka ANO cilvēku tiesību harta, ja, kas ir iekļauts, piemēram. Tā kā, jā, tie ir tie pienesumi un domājot vispār šīs dienas kontekstā, man nāca klāta vēl viens izaicinājums. Tas ir, kā saprast, atrast balansu starp uzņēmumu ekonomiskiem mērķiem, KPI-iem vispār jau, tātad, ja mēs esam uzņēmums, tātad mēs ir noteikti mērķi, tas ir pelnīt un tā tālāk, un balansu, kvalitatīvu balansu starp darbinieka dzīves kvalitāti, labbūtību, atbalstu, jā, jo mums to balansu starp to, ka darbinieks tev ir, lai darbinieks nebūtu tikai viens no, jo darbiniekam darba devējs ir šajā brīdī vienīgais un vienīgais. Un jāsaprot, ka katra arī darba devēja rīcība var nest arī noteiktas sekas arī katra cilvēka individuālā dzīvē. Jā, un šeit arī par sadarbību arī gribēju pieminēt, ļoti svarīgi ir tiešām kultūras veidošana. Un tā ir jāveido kompleksi. Viens, ka mēs apmācam savus darbiniekus, bet mūsu darbinieki ir tiešā saskarē arī ar klientiem, un tad ir jāveido lēnām, pamazām arī forša, laba, cieņpilna un arī, teiksim, to, ko mēs saucam par paldies kultūru, arī klientu vidū. Jāatgādina par šīm vienkāršajām lietām. Mēs visi esam cilvēki, un mēs katrs gribam, lai pēc mums izturas ētika. Gan veikalā pārdevējs, gan klients, gan ofisa darbinieks, gan noliktavas pikers.
Paldies, Ilze. Un tagad vēl gribēju pieminēt. Pēdējo par izaicinājumiem atminējos, kad ir ļoti svarīgi veicināt šo te kultūru, lai, ja uzņēmums kaut kur darīs kaut ko nepareizi, vai kāds darbinieks, lai tiešām tas sabiedrībai arī tiek atzīts, jā, mēs zinām problēmu, mēs zinām risinājumu, un mēs to darīsim. Un tas veicina to, kad sabiedrība un partneri tad uzticās, kad uzņēmums spēja ar taisnu muguru atzīt savas kļūdas un meklēt risinājumus. Tas nozīmē, ka izaicinājums ir veicināt darbiniekiem kaut ko klusām, nepaslaucīt zem tepiķa, un tad reportieriem stāstīt, atsautoties uz visiem iespējām ministru kabinetiem, kāpēc mēs kaut ko neesam vainīgi un neesam izdarījuši. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi iet proaktīvi un stāstīt un atzīt, nevis attaisnoties. Jā, kļūdu atzīšana un ka pa kļūdām netiek sodīti, kā mums Klīnāra gadījumā stāstīja, arī pat 500 000 ir kļūda, pa kuru neatlaiž. Un viens no menedžmenta guru bija savulaik teicis, vērtīgākais darbinieks ir tas, kurš ir izdarījis lielu kļūdu un lielu zaudējumus nodarījis uzņēmumam. Jo tagad viņš zina, ka paliekot šeit strādāt, tātad viņā uzņēmums ir ieguldījis 500 000 vai 1 miljonu. Vai es drīkstu papildināt? Jā, Krišjāņa teiktā, es vairs nevaru klusēt par kļūdām un kļūdu drošu vidi. Īstenībā tas ir akcents. Ja mums ir klusuma diskurss, kultūra, kur mudina neatzīt savas kļūdas, un pat tad, ja tādas gadās, par tām nevienam nestāstīt un noslēpt, tad īstenībā tā mācīšanās nenotiek. Es klausījos un domāju, tas, kas bija mūsu izaicinājums, tātad mūsu atbildība ir nodrošināt, ka mūsu studējošie ir konkurētspējīgi profesionāļi savās nozarēs, un tādi viņi var būt, ja viņi iegūst kvalitatīvas zināšanas un prasmes. Un attieksmes komponentu, kas ir ļoti, ļoti svarīgs sevišķi mūsu šīs dienas diskusijas tematā. Tas, ko mēs sapratām, ka mums ir lielapjoma saturs, mums ir prakses, mums ir piesātinātas programmas ar visu nepieciešamo, tostarp reglamentētajās profesijās, obligāti noteikto un tam līdzīgi. Un tad, kad studējošie nonāk pie fināla pārbaudījumiem, viņiem kaut kas tomēr pietrūkst, lai viņi sajustu drošību un lai tie klienti un pacienti veselības aprūpē, kuri saskarsies ar viņu kā pakalpojumu sniedzēju, justos droši un būtu gatavi viņiem uzticēt pašu dārgāko, savu veselību, sevi. Un tas nav attiecināms tikai uz medicīnu, uz veselības aprūpi. Ko es gribu teikt? Mēs jau vairākus gadus ar milzīgu jaudu strādājam pie simulācijā balstītas izglītības, kas nav piekritīgi atkal tikai medicīnā vai veselības aprūpē. Tātad mēs nodrošinām mācoties autentisku vidi, iespējami pietuvinātu realitātei, jebkurā nozarē, vai tā būtu tiesu izspēles zāle, vai tā būtu slimnīcas palāta, lai studējošais maksimāli ātri saskarās ar realitāti, bet lai tas notiek drošā vidē. Viņa kļūdām, tam iespējamam kaitējumam, ko viņš var nodarīt sev un arī pārējiem. Un mēs no šīm kļūdām mācāmies. Mēs simulējam, mēs piedzīvojam šo te mācīšanos, un tad mēs par to runājam. Kā tev šodien veicās, kā tev šķiet, vai tu kaut kur kļūdījies, kā tev šķiet, kāda bija iemesli, kāpēc tas tā notika, ko tu nākamo reizi darītu citādi un tam līdzīgi. Un atkal šīs dienas diskusijas temata ietvaros, mēs faktiski esam to simulācijā balstīto izglītību pārvērtuši par tādu kopienas projektu. Tieši šobrīd notiek simulētā slimnīca 2 nedēļu garumā, kurā studējošie mācās reālās palātās medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, un tā ir tā pedagoģiskā inovācija, kas atkal ir mūsu atbildība domāt, ko un kā mēs mācāmies, lai tas rezultāts būtu ilgspējīgāks. Iesaistās mūsu darbinieki, un arī jums katram ir iespēja kļūt par simulēto pacientu, ja vien jūs vēlaties sevi šādi izaicināt un reizē arī piedāvāt savu ieguldījumu. Simulētie pacienti tātad ir mūsu darbinieki, ir ārējie cilvēki, ir
kopienas cilvēki, tuvējā reģiona, kuri redz, kā studenti mācās, kā notiek tapšana par ārstu un citiem veselības aprūpes profesionāļiem. Mēs šķirojam un pārstrādājam lietas šajā procesā, no kā atkal mācās studējošie un visi procesā iesaistītie, un primāri mēs pasakam kļūdām jā. Nekļūdās tikai tas, kurš nedara neko, ar garantiju. Jā, paldies, Nora. Kļūdīšanās kultūra ir kaut kas tāds, ko mēs mācāmies visi Latvijā. Un no kļūdām pie nākotnes burtiski 1-2 minūtēs es lūdzu katru no runātājiem par savu uzņēmuma nākamajiem soļiem. Tātad balvas ir saņemtas. Mēs ļoti gaidām jūsu pieteikumus arī nākošajam gadam, tajās pašās vai citās kategorijās, jo ticiet man, ar to pašu, kas ir izdarīts šajā kategorijā, nākošais gadu visticamāk būs jau par maz. Un tātad, kas ir tas, ko jūs plānojat darīt, lai stiprinātu sevi katrs savā ētikā, korporatīvā pārvaldībā, un Norai nedaudz atšķirīgs jautājums no pārējiem iesākumam. Ko zinātne saka šobrīd par to, kur mēs ejam, kādas ir nākotnes tendences, un tad katra praktiskie soļi tālāk? Zinātne un prakse, kuras nekad nav nošķirams, saka 2 lietas, ka jau šodien un ļoti drīzā un tuvā nākotnē liels uzsvars būs uz kopradi un uz dialogu kultūru, kas ir tas, par ko mēs runājam. Sadarbībā ir mūsu spēks, kas arī faktiski ir jau kļuvusi par Rīgas Tradiņu universitātes devīzi, jo vairāk, un tas arī met tādu tiltiņu, un tam ir arī pierādījumi arī pētniecībā uz iepriekš risināto diskusijas tematu, kur tad mēs Latvijā iespējams kļūdāmies. Mēs ne tā kā ļoti vēlamies sadarboties. Mēs tiecamies izrauties tādā individuālā stafetē. Un jo vairāk ir šī te individuālisma, jo tas kolektīvais labums sarūk. Un vairojas tāda destruktīva konkurence un visi pārējie augļi. Tātad pētījumi liecina, ka jo vairāk mēs sadarbojamies starpdisciplināri, jo vairāk mēs vienojamies par kopējiem mērķiem, jo ilgspējīgāk tā pasaule, kurā mēs dzīvojam un attiecīgi nozars kļūst. Un otra lieta, milzīgu uzsvaru jau šobrīd liek uz digitāli sociālajām prasmēm. Tehnoloģiju uzvaras gājiens norit jau vairākus gadus, un mākslīgais intelekts tam ir pievienojies, un tas ir lieliski. Paralēli mums jau šodien ir jāsāk domāt, ka galvenā problēma nav tehnoloģijās. Galvenā iespēja un izaicinājums bija problēmas, tad mēs aizgājām uz izaicinājumiem, tagad mums ir palikušas tikai iespējas. Ja? Ir strādāt ar cilvēkiem un vairot viņu sociālās prasmes, caurviju prasmes, ja vēlamies, lai mēs šīs tehnoloģijas varam izmantot jēgpilni un ētiski, jo tehnoloģijas rada cilvēki cilvēkiem. Lai beigās nesanāk tā, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā mašīna sarunājās ar citām mašīnām. Kur šajā ainā ir vieta cilvēkam? Paldies, Nora. Jā. Krišjāni. Es uzreiz paturpinu par šitiem algoritmu un akadēmisko vidi. Solēju, ka viens paziņa teica, kad ChatGPT ko jautāju, un arī starp citu, es vienmēr lietoju vārdu lūdzu. Jo tu nekad nevar zināt, kā te beigās tas būs. Viņš atcerēsies, kurš to uzlietoja, kurš ne. Tā kā es domāju, arī morāli sazinoties ar šādām lietām vienmēr ir cilvēciskā puse paprasīt lūdzu. Nevis tāpatās tas ir viens. Un otrs, protams, kā man pamatskolā vācu valodas skolotāja teica, visiem atkārtošana ir zināšanu māte. Un paturpinot viņu, kad darīšana ir iemaņu pilnveidošana, tad šie te jautājumi, ētika, morāla, godīgums, taisnīgums, likumība un tā joprojām ir caur un caur, ir jāstāst, jārunā par to, lai neaizmirstās un lai šis cikls iziet. Jo faktiski tā utopiskā gala versija, ja mēs visi sabiedrība būtu šie te likumi, kā mēs viens ar otru komunicējam, kā mēs darām lietas, kā mums uzticas,
tad jau nevajadzētu tur pusi no korporatīvās pārvaldības dokumentiem, jo tas jau būtu skaidrs, ka cilvēks izglītojoties, strādājot, ir tieši tāds, kā tur ir aprakstīts. Kam dēļ visu laiku aprakstīt gadu no gada. Es domāju, ka, protams, ka tādu utopiju mēs nesasniegsim, tāpēc tas mana tā iepriekšējā atziņa, kad ir visu laiku ir jāmācās un jāatkārto. Paldies, Krišjāna. Jā, tas nākotnes skats ir tāds, ka skaidrs, ka ētika un ilgspēja tas nav mērķis, bet tas īstenībā ir process. Un tas mūsu darbībā un tas, ko mēs varam ietekmēt, mums, manuprāt, jāaiziet no tās prizmas, ko es izdarīšu vienu lietu, ko es varu izdarīt rītdien labāk, un tā katru dienu iet uz priekšu. Ko tas nozīmē praktiski mums kā Kāla Coffee ir skaidrs tas, ka mums 25. gads ir jāziņo ne tikai finansu pārskats, bet arī darbības pārskats pēc šīs jaunās Eiropas Savienības regulas. Tad praktiski tas būs tas darbs, ko mēs pielāgosim jau esošos resursus jaunajai direktīvai. Un tad tur izkristalizēsies noteikti ļoti daudzas lietas. Daudzas iespējas, jā. Daudzas iespējas, jā. Jā, paldies. Jā, ētika ir par cilvēkiem. Mums katram ir precīzi viens cilvēks, kur mēs vislabāk varam ietekmēt. Tas cilvēks ir katrs pats. Un tas, ko es darīšu, es sākšu ar to, ko Krišjāns jau teica, es jau to daru, bet atzīt kļūdas un ar taisnu muguru skatīties tām acīs un labot un tādā veidā rādīt arī piemēru. Ja uzņēmuma vadītājs tā dara, tad arī citi nebaidīsies un tā darīs. Tas būtu tas. Paldies, Māri. Es piebildīšu, papildināšu. Tātad visa mūsu lielās grupas īsais moto ir tāds don't wait, act ahead, restīvi negaidi, bet rīkojies soli pirms. Un atkal caur dažādības aspektu, kas ir mans šīs dienas kodols šeit esot, mums ir savs hashtags, ko mēs var teikt, un tas izsaka daudz. Tas saucās doing, not trying, dari, nevis mēģini. Un mums mēs tiešām šobrīd ir lietas, kas ir izdarīts, kas ir sasniegts, ir brīnišķīgi daudz dokumentācijas, un šīs lietas viss ir brīnišķīgi kārtībā. Bet nākamais periods iezīmējās ar analīzi, izpēti ļoti padziļināt jau pa konkrētām grupām, viņu vajadzībām, un tad atkal revīziju esošā statusa un savu strateģisko plānu un pielāgošanu jau ļoti konkrēti. Jā, mums ir ļoti konkrēti plāni, tā kā strateģiski plāni darbības piram, kas attiec uz dažādību un iekļaušanu. Jā, bet tas doing, not trying. Jā, Nora.